praktisko jostu, ka pat tur ir rokā, tev ir cita jušanās. Un uz jāņem, kad uzvelc vēl to tautas tērpu. Dagda ir viena no aktīvajiem Ķeguma senioriem, kas ikdienā tiekas centra esošajā aptiekas mājā, kur mājīgi iekārtotajās telpās kopā ar dombiedriem aizdara radošās darbnīcas. Mērķis pavisam cels – uzaust bruņčus kolektīvam Rasa un sava zināšanas nodot nākamajām paaudzēm. Un tas nepavisam nav nereāls sapnis, jo piesaistot partnerības Ziedzeme līdzfinansējumu, šogad pensionāru biedrībai iegādātas steles un citi nepieciešamie rokdarbu instrumenti. Vienkārši to brīvo laiku, cik viņš ir mājās, atkal aizpildīt ar kaut ko tādu interesantāku. Jo tie jau nav tādas, ka tur lielas naudas vajadzētu ielikt. Ja? Tāpat var kartiņas taisīt, tos konfekšu pušķus un teiksim, tā tapošana. Un nevajag jau tik daudz. Tā kā. Un vēl tas ir, domāju, komunikācija cilvēku. Ja? Mājās tie, kas ir seniori sevišķi, un sevišķi, kas ir pa vienam, jā, es domāju, ka viņiem te ir interesanti, ka te notiek pieredzes apmaiņa, ne tikai, es domāju, aušana, adīšana, tamborēšana, bet tāpat receptes, jā, jaunākās. Kaut ko tādu arī var apgūt. Katrā ziņā, interesi par to mums bija, jo gribas jau, lai savu brīvo laiku, gan pensionāri, gan arī pārējie tiešām ziemā vismaz varētu tā racionālāk un patīkamāk pavadīt. Arī kaut kas rodas kāda vērtība. Arī vecās labās vecmāmiņu tradīcijas gribam vēl saglabāt. Tā arī radās. Radošajās darbnīcās sastopam arī ķegumieti Viju, kas kopā ar līdzgaitniecēm iepazīst jaunu adīšanas tehniku taipošanu. Jau šobrīd tiek demonstrēti pirmie darbi, tomēr izaugsmes iespējas ir. Vija rāda jau sarežģītāku elementu adījumus, kas arī esot nākamo pulcēšanās reižu mērķi. Jo daudz ir tādi cilvēki, kas vientuļi sēž pie televizora un arī izjūt mājās to vientulības izjūtu. Un tad rodās visādi skaits un vainas, un tad ir ambulance, rindas pie daktēm. Bet ja jānāk ir uz šeien un zina, kad ir jānāk, tad arī tās sīkās vainas un kaitas jau tā nepielīp. Tad nāk un šeit dara un rodās interese un atcerās, ko 20, 30 gadu atpakaļ ir darījuši. Un vēl nāk viena otra ļoti interesanta ideja un kopā galvas saliekot var uztaisīt tiešām. Diemžēl mums pagaidām vēl tikai 2 nodarbības ir bijušas, bet jau ir ļoti daudz interesantas idejas. Turklāt, kā norāda Ķeguma pensionāru biedrības pārstāvis, šeit satiekas dažādu vecumu pārstāvi, un tāds ir esot mērķis – sekmēt paudžu dialogu Ķegumā, nododot senioru uzkrātās zināšanas jaunajiem. Ir 2 meitenes, vidusskolnieces, kuras nāk mācās tamborēt. Tiešām ļoti jauki, un 2 vēl pajautāja, vai varēs iemācīties zeķi adīt. Turklāt šis nesot pirmais projekts, kas biedrībai realizēts. Viss sācies 2007. gadā, kad izveidota datorklasa un iegādāta tehnika, uzsāktas aktīvas nojošanas nodarbības, kas tiek organizēts arī šobrīd, un iecers, ka izrādās esot vēl pāris projektiem. Mēs arī uzrakstīju principā arī 2 projektus iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanai no domes. Tā, ka mēs 1000 latus esam no domas izspieduši tieši apmācībai un daži priekšmeti, piemēram, tur, kas ir floristikai un citiem, lai varētu iegādāties pistoles un aušanai sākumam apmācībai sevišķi, jo mums aušanas apmācība ir tāda smagāka. Šobrīd nodarbības notiek sestdienās. Plāns esot sekmēt arī sadarbību ar māmiņu klubu Ķegumā, jo, kā sacīt, ziemā zeķu pārsvērs šala nebūšot lieka un turklāt pašu roku darināta. Dats Stribotska, Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.